Labdien, skolēni! Ir sākusies pieteikšanās ēnu dienai 2014, kas norisināsies jau šī gada 12. februārī, sniedzot tev iespēju pavadīt vienu dienu un izzināt kādas profesijas pārstāvja darba aizkulises. Šī ir video instrukcija par to, kā reģistrēties portālā ēnudiena.lv. Lai gan reģistrēties varēs no 22. līdz 31. janvārim, iesakām to darīt jau tūlīt. Lai reģistrētos portālā ēnudiena.lv, klikšķini uz lielās oranžās ikonas skolēniem. Lai varētu pieteikties ēnu devēju izsludinātajām vakancēm, aizpildiet pieteikuma anketu. Ieraksti savu e-pasta adresi, jo tālākā saziņa notiks tieši uz šeit norādīto e-pastu. Atceries, ka šīs e-pasts būs redzams arī ēnu devējiem, uzņēmējiem, organizācijām un institūcijām, tāpēc veido to lietišķu un pieklājīgu. Izmanto savu vārdu un uzvārdu. Arī savu vārdu un uzvārdu mini pieteikuma anketā. Pievieno skolu, kurā šobrīd mācies, un ieraksti savu klasi. Pievieno savu tālruni ērtākai saziņai un apraksti savas ārpus klases aktivitātes. Šī sadaļa ir svarīga, lai pastāstītu ēnu devējiem, cik aktīvs tu esi arī ārpus stundām, kā tu iesaisties dažādu veidu pasākumos un kas ir tavi talanti. Ideāli, ja savas ārpusstundu aktivitātes var sastaistīt arī ar to profesiju, kuru kāro iekarot nākotnē. Kad esi ievadījis visu nepieciešamo informāciju un pārbaudījis, vai tā ir pareiza un korekta, klikšķini uz ikonas reģistrēt. Pēc tam, kad korekti būs ievadījis visus savus datus, uz tavu e-pastu atnāks reģistrācijas apstiprinājuma paziņojums. E-pastam būtu jāatnāk dažu sekundžu laikā. Ja tas nenotiek, palūkojies savu e-pasta spam jeb mēstuļu listē. Reģistrācijas pabeigšanai tev tikai jānoklikšķina uz e-pastā norādītās saites, un līdz ar šo klikšķi tava reģistrācija portālā ēnudiena.lv ir pabeigta. Līdz ar to tu vari ielogoties savā profilā. Lai ielogotos savā profilā, portālā ēnudiena.lv atrodi e-pasta un paroles logus. Tad, kad esi ievadījis visu iepriekš reģistrēto informāciju, klikšķini uz ikonas pieslēgties.